Hei, labrīt visiem! Apsveicu Rīgu un Latviju ar pirmo sniegu. Mums vismaz šobrīd ir tāds foršs pirmais sniegs uzsnidzis. Pastieties, draugi, kā perfekti jābrauc ārā ir no Korķa. Mūsējā Mārupē rekusmuki. Visi tev palaidīs. Jā, šitas tāds ir krustojums izbraukšanai uz, kā viņi sauc, Ulmaņu gatves tiltu ārā, kas iet pāri dzelzceļa pārvadam uz Jelgavu. Un reku šeit pa labi skatieties, smuks kortītis, te pa kreisi, smuks kortītis, un redziet, un parasti palaiž. Jā, nu, paskatīsimies, kā tagad šoreiz mums ies. Jā, no kreisās puses nāk mums mašīna, un redziet, pavērās spraudziņa vaļā, un man dod ceļu. Lieliski, paldies! Paldies, draugi! Nu, super! Ot šādi ir Latvijā braukšanas kultūra, visi pa skaisto, vismaz mūsu ģereviņā šādi te notiekās. Tā kā mārupieši, super, visiem respekts, paldies. Ceru, ka šodien visi laicīgi nokļūsim darbā. Tās izņemšu jūs no statīva. Skatieties, draugi. Priekšā man Korķis uz tiltu. Jā, un šeit, no kurienes es braucu ārā Kantora iela, tur viss ir pilns. Aiz manīm, nu tā kā lēnā garā virzamies. Nu, protams, jau nedaudz apnīk šitā te visa te jāšanās, jau katru rītu viens un tas pats. Un šodien pirmais sniegs uzsniga. Tā kā, nu vispār, protams, tā visa braukšana ir gana bremzējoša, jā. Man kolēģis Kristofers dzīvo Ogrē. Johaidī, tas tur atbrauc kā karalis, baļien, 15 minūtes 20. Man ir stunda Johaidī, un es tad dzīvoju līdz darbam, man ir 18 kilometri, jā. Nu, lūk, no kuriem pusstundu var patusēt, atkausēt mašīnu, nu, kas arī, protams, ir labi, jā. Bet, nu, jā, ot, tāda situācija. Tā kā šodien ir video vienkārši tāds ieskats par ikdienas braukšanu. Varbūt, ja kādam arī kaut kāds tāds foršs video, uztaisam tādu ciklu, brauciens uz darbu. Teiksim, ir viens amerikāņu blogeris, tāds Docent, un Docent USA, man liekas tāds. Džeks Ņujorkā dzīvo, brauc uz darbu un atpakaļ filmē visādu tur tādu, nu, noteikti tukšu kontentu. Kā viņš krieviski saka, video ni o čom. Bet, nu, cilvēkiem dažreiz tas arī patīk, tāpēc, kad video ni o čom vai arī video ne par ko, kā es braucu, ko es daru, tāda ikdiena, kas piesaista uzmanību. Un kādam tas liekas interesanti paskatīties, nu, kāpēc gan nepadalīties? Kādam tas liekas interesanti, varam jau mēs pafilmēt. Pieņemsim šobrīd, skatāties, kāda smuka bildīta, koki visi apsniguši. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Tā kā Latvijā, vai vismaz Rīgā, šis ir šogad, nu ne šogad, bet šo ziemu, jā, rudenī, pirmais tāds sniedziņš, jā, nu, kas ir apsveicami. Jā, lūk, un 23. novembris, smuki visu nakti sniga. Sniegs ir sasniedzis kādi 10 centimetri stabili. Jā, ārā mīnus 0,5 ap 0. Tā kā, jā, smuks laiciņš. Nu, ko pa korķiem runājot, skatieties, sēžam aktīvu korķī. Veizi rāda Johaidī, ka šitas prieks mums vēl te saglabāsies. Vēl kādas minūtes 10-15. Bet, nu, nav kur skriet. Jā. Es arī, teiksim, nesaprotu cilvēks, kas no rīta tur teši pa galvu, pa kakli, cevišķi šitādos slidenos laika apstākļos sasit autiņu. Nu, un ko tālāk, nu, tālāk sākās visa kasko ņemšanās. Jā, un tāpēc, nu, parasti Rīgā, it sevišķi es iesaku no rītiem, ja kaut kādi tādi ekstremālāki laika apstākļi, brauciet vēlāk, jā, taupiet savas mašīnas, tāpēc, kad ir bijuši man pieredzē tādi gadījumi, ja, ka tu no rīta pa galvu, pa kaklu tes, un tu nokļūst tādā avārijā, ja, vai kaut kādā sastrēgumā, un to jau neviens nekompensēs, ka tu esi sasitis savu personīgo mašīnu. Jā, tāpēc mums ceļu dienesti no rīta nepaspēja, diemžēl, neko iztīrīt.
Redziet, vienīgais, ko ir paspējuši, varbūt sāli uzkaisīt, jā, nu tā mums Rīgā parasti te dara. Teiksim, tā vietā, lai ar sniega šķūri noietu, notīrītu, vienkārši, uzgāž sāli pa virsu, un tad mašīnas brauc un uztais tādu sāls putru, un viss. Ar to arī sniega tīrīšana beidzās. Bet, maģistrālie ceļi droši vien ir tīrīti. Tā kā šobrīd tāda diža grūtība braukšanā nav, bet, ja kāds skatās man arī latviski manu kanālu, uzrakstiet komentārus, kā jūs šodien braucāt, no kurām pusēm Rīgas virzienā, no kādām pilsētām, kā jums ceļi ir. Un tā, pāris video uztaisīšu arī es latviešu valodā, lai nav tā, ka citi man raksta kanālā, ko tu krieviski filmē. Apskatīsimies, kāda mums Latvijā ir auditorija. Jā, jau visi iepriekšējie video, teiksim, par skatījumiem. Tur ir tā, latviski skatījumi tur 200, 300, 400, krievu valodā 20 000, 30, 40 000, vispār tūkstošos. Tā kā, draugi mīļie, ņemiet par labu, kā ir. Auditorija visu diktē. Jā, un, diemžēl, latviešu valoda īpaši šobrīd, nav tā auditorija mums liela, jā, uz mūsu kanālu. Un angliski pie mums Latvijā arī esmu mēģinājis taisīt video, bet, viņš nerolē. Jā, jo nezinu, droši vien Latvijā reģistrēta IP adrese vai kaut kas tam līdzīgi YouTube nekur to video nelaiž. Varbūt arī akcentu uzreiz tur tie roboti zina, ka tev nav tā valoda tā kā native speaker levelī, jā, un uzreiz tu esi tā kā ārpus borta. Iespējams, ka. Lūk, tāpēc es filmēšu video, kaut kādas video uztaisīšu arī latviešu valodā, tā kā, ja gribat vairāk video, rakstat komentārus, jā, parakstieties uz manu kanālu, obligāti spiediet podziņu, subscribe, zvaniņu, jā, tad jau kaut kādu kontentu arī varam taisīt latviski, kaut ko interesantu, jo, protams, latviski daudz vieglāk man ir filmēt, runāt, jā, tā kā tā ir man dzimtā valoda. Bet krieviski, jā, tomēr ir liela auditorija, jā, un, teiksim, neskatoties uz visu šā brīža to politisko situāciju, gan jau tas viss atrisināsies, jā, un, tā kā, lūk, valodu aizmirst nevajag, un ņemot vērā man pieredzi, ka tu braukā pa pasauli, tomēr krievu valoda ir jāzina, jā, jo ar vienu angļu valodu tu cauri netiks, jā, vai arī tad mācies, tā kā Amerikā visi zina, kā ne visi, bet pārsvarā zina angļu valodu un spāņu valodu, jā, tā kā nav noslēpums, ka Amerikā ir arī spāņu ir oficiālā valoda, kā otrā valoda dažās pašvaldībās, jā, man liekas, Floridā, jā, pat kaut kādos citos štatos arī. Tā kā, lūk, un tādas lietas, kamēr es, kā saka, runāju ne par ko, jau braucam virsū uz Kārļa Ulmaņa gatves tilta pārvada. Lūk, kāds smuks korķītis. Tā kā es domāju, kādas minūtes vēl 10 te tusēsim. Bet tas ir katra rīta izbrauciens, un šitāds te johaidī. Tāpēc jau, protams, besi ārā. Tagad ziemā tu moca nepaņemsi, un starp citu, dargie latvieši, mani draugi čomi, paskatieties mans video arī pa motociklu, Kawasaki, mani motocikla apskati. Un tur ir krieviski, ir arī latviski pāris video, vismaz uztaisiet man kaut kādus skatījumus vairākus, lai man kaut kāds tur skatījumu skaits pieaug. Savādāk es kanālā uzfilmēju video latviski, tur tie pāris 100 skatījumu neko nedod. Parakstieties vēl uz kanālu, taisīšu kontentu arī latviski. Lūk. Tā kā rakstiet komentārus, ka gribat latviešu video, Raimi, davai, un tādā garā. Karoči būs stimuls, tāpēc, kad YouTube monetizācija nekāda nav. Jā, un tas viss ir hobija līmenī. Jā, bet, teiksim tā, man vajag dabūt vismaz tos 1000 subscriberus, un tad jau skatīsimies, kā mēs tur darīsim tālāk. Tā kā man viens no favorītākajiem blogeriem tāds dirsais Juris Popovs ir, un autospēc. Viņš tur visu laiku tur kaut ko tur muldījā, kā tur vajag antikoroziju taisīt servisā pie viņa, jā, visām mašīnām, ka tur tā korozijas apstrāde maksā tur 2 līdz 4 štukas un tā tālāk, zin kā. Es viņu paskatos, kā saka, viņš jau, protams, runā vienos vārtos.
Jā, es nevienai no savām mašīnām antikoroziju netaisīšu, labāk viņu nomainīšu ātrāk un visu. Lūk, bet starp citu, jā, uzrakstiet man tēmas komentāros, ko jūs gribat, ko pafilmēt, kas vispār interesē, jo es par Latvijas interesēm, ne jau tā kā Latvijas, bet latviešu auditorijas interesēm neko īpaši nezinu. Jā, tā kā man ikdiena saistīta vairāk ar konkrēti darba lietām, un YouTube es izmantoju kā hobiju. Skatos visādi satura kontentu, kas man vairāk patīk. Tur automašīnas, tehnikā, zinātne, visādas tehnoloģijas, izklaidējošo materiālu un tā. Lūk, labi, tā bija līriska atkāpe. Skatos video jau ir 10 minūtes, viss pietiek, YouTube ilgāk neviens neskatās. Karoči, viss notiek ļoti labi, virzība. Braucam uz tiltu augšā, es ceru pēc minūtēm 10 jau būsim pārbraukuši tiltam pāri, bet, veči 30 minūtes līdz šitam punktam, tas ir rekords, jo, haidī, parasti es līdz šejienai atbraucu 5 līdz 7 minūtēm. 5-7 minūtes šeit, šodien 30, bļāviens, vispār. Tādu štēlus labi, visiem paldies, veiksim darbos, uz redzēšanos.